Jūs joprojām jūtaties kā tāda jaunā deputāte, kas tagad ir tādu izpēti, kas ir šī Saeimas māja un kas šeit notiek un kur ir šī jūsu vieta? Gan jā, gan nē. Jo jau ir atstrādāts zināms tehnikas un ir sava darba kārtība, ir komisijas dalība tajās un sagatavošanās komisijas sēdēm atstrādāta, jau, teiksim, tas ir zināms. Protams, tas, kas vēl ir jāmācās, ir šī te politiskā pieredze, kas šeit ir neizbēgami, un tad šajā jautājumā es varētu uzskatīt, ka es vēl esmu jauniņā, var teikt, jo tie mehānismi, kā tās lietas notiekās un veidi tur vēl ir daudz ko izzināt un kādā veidā apgūt šīs tehnikas vienkārši, lai zinātu. Tas nenozīmē, ka es viņas izmantošu, bet lai es zinātu, ar ko rēķināties. Un vai bija kaut kas jūs tā īpaši, pārsteidza, izbrīnīja, kā, teiksim, notiek tā politiskās spēles, politiskā virtuve? Tas, ko es gribētu īstenībā uzsvērt un vēlētos, ir, lai šī sabiedrības iesaistīšana būtu lielākā kapacitāte un arī, lai cilvēki, gan profesionāli, gan arī sabiedrības viedokļu paudēji, varētu redzēt to savu ieteikumu realizāciju, lai nebūtu šī tikai sabiedrības līdzdalība ķeksīša dēļ, ja, bet lai tas jau būtu kā konkrēts sadarbības mehānisms. Piemēram, ka visās komisijās tiek piesaistīti sadarbības partneri, tātad visi NVO, kas ir šajā jautājumā iesaistīti un nevis tikai selektīvi izvēlēti NVO. Un tā ir tāda viena demokrātijas izpausme, ka tā informācija tiek nodota visiem. Ja? Ir izdevies tā, iesaistītos, respektīvi reaģēt attiecīgi uz vēlētājiem, uz to grupu, uz tiem jautājumiem, ar kuriem jūs strādājat? Es esmu nolēmusi, teiksim, ļoti, ļoti pedantiski sakot vienam jautājumam. Tas ir tas pats šis naudas sako bērnam principu ieviešana pirmskolām, kas izaug no tā, kā es esmu nonākusi šeit politiskajā vidē. Un savukārt pārējos es mēģinātu, teiksim, demogrāfija arī, es domāju, viena valstiski nozīmīga joma, ko mums vajadzētu kūrēt. Mums ir arī apakškomisija, kur mēs to risinām. Un, teiksim, sabiedrības iesaistīšana un sabiedrības vispār tā kā procesi ir tas, ko es vēlētos kūrēt un atbalstīt. Jūs nenožēlojat, kas iestāsies tieši konkrētajā partijā? Nē, es nenožēloju. Es esmu visnotaļ priecīga un lepna tieši par šo partiju. Un es domāju, ka Zadlera reforma partija sev ir pieteikusi kā vēl vienu alternatīvu spēlētāju, kas bija ļoti svarīgi pie esošās politiskās situācijas. Mums jāpieņemās gudrībā un spēkā, lai mēs varētu šīs politiskās spēles spēlēt pilnvērtīgi, bet es ceru, ka mēs nenodarbosimies varbūt ar tādu politisko intrigu sēšanu. Skatījāmies, ka jūs esat ļoti aktīva sadarbībā ar citu valstu parlamentiem, veselas 17 sadarbības grupas. Man interesē ārpolitika, tas būtu viens, otrkārt man interesē citu tautu kultūras, līdz ar to šīs būtu veids, kā iepazīt viņas, tas būtu divi. Otrs, ka es mācos šīs lietas, līdz ar to šis ir veids, kā teiksim, uzturēt labas attiecības diplomātiskās. Šī ļoti liberāls veids, kā procesi notiek, tā tad nav nekāda reglamenta, kas tiek izvirzīts par starp valstu parlamentāro grupu vadītāju un vietnieku, un es vienkārši vienā situācijā biju, ka tas bija vienkārši paskatīties, kā tas ir, kā man jau jaunai deputātei tiek dibināta šāda grupa, un tika par tās vadītāju izvirzīts Saskaņas centra deputāts, kas ir no komunistiskā flanga. Un tad es iedomājos, ja šis te deputāts pārstāvēs Latvijas viedokli kaut kādā starpvalstu attiecībās, es nedomāju, ka viņa politiskie uzskati būtu tie pareizākie, kas varētu paust. Un tāpēc diezgan mērķiecīgi es esmu bijusi pie cik es varu, teiksim, un kuras valsts man varbūt interesē būt pie to politisko procesu kaut kādas ietekmes, jo es nedomāju, ka tas būtu pareizākā ietekme no teiksim, Latvijas godu vajag aizstāvēt. Un sakiet, viena tāda pati spilgtākā vilšanās, kas jums ir bijusi šajā deputāta darbā? Es ticu un ceru, ka koalīcija būs stipra šajā sastāvā, kāda viņa ir. Un es viņai vēlu labāku sadarbību. Kur bija vilšanās, ir, ka daži no koalīcijas partneriem netur savu solījumu, zināmu jautājumu risināšanā. Un šī man laikam ir
tā mana lielākā vilšanās un sāpe īstenībā, jo ir lietas, par kurām tu vienojies, un šis ir tas politiskais process, kas man vēl ir jāmācās, ja? Kad ir bijusi kaut kāda jau saskaņota rīcība, un pēkšņi, teiksim, kāds no partneriem var atļauties viņu neievērot, tas būtu viens, bet otrkārt arī varbūt absolūti demagoģiski uzstāties un pagriezt to jautājumu kaut kā sev par labu. Tad kas jums joprojām liek nenolaist tās rokas? Apņēmība un tā vajadzība, cik mums daudz lietas vēl jāsakārto šajā valstī, jo īstenībā, ja es šeit nolaidīšu roku, tad kāda būs cerība tiem nākošiem, jo īstenībā es ar savu piemēru gribēju parādīt, ka cilvēks, kurš mērķtiecīgi vēlas kaut ko uzlabot, ka viņam ir iespēja.